Čau! Šodien mēs veiksim dziļās muskultūras treniņu ar uzsvaru uz korseti. Mēs veiksim nevis intervālu stilā, bet uz piegājieniem. Tāpēc ieņemam pozīciju, guļus uz muguras, iespiežam muguras lejasdaļu grīdā. Kājas mums ir atceltas, muguras augšdaļa arī. Kājas ir viegli saliektas, rokas turam gar sāniem, starp zodu un krūtīm ir jāvar ielikt dūre. Un mēs laidīsim pa vienai kājai pirkstgalam lejā. Uz izelpām muguras lejasdaļa ir iespiesta grīdā. Un ar katru kāju būs 8 reizes. Un lejā. Lejā. Super. Izelpa. Muguras lejasdaļu iespied kārtīgi grīdā. Ja ir nepieciešams, paņem atpūtas pauzīti un izelp. Un pieskaramies ar pirkstgaliņu grīdai. Un vēl 2 reizes ar katru kāju. 1, 2 un 2. Apķeram ceļus, atpūties, atslābini pavisam savu iegurni. Atpūšamies un atkārtosim vēlreiz to pašu vingrinājumu. Atceļam galvu, atceļam plecus, starp zodu un krūtīm ir jāvar ielikt dūre. Rokas ir gar sāniem un pa vienam mēs laižam kājai, pa vienai kājai lejā. Un izelpā. Muguras lejasdaļa ir grīdā. Un 4. Tap, tap un 5. Super. Izelpā. Vēl 2 reizes ar katru kāju. Jūti, kā korsetes daļa aktivizējas. 1 un 1. Labi. Un nolaižam lejā. Apķer kājas. Atslābini korseti. Un atceļam augšā kājas. Iespiežam muguras lejasdaļu grīdā. Rokas gar sāniem, starp krūtīm un zodu var ielikt dūri. Un mēs laižam pa vienai kājai lejā. Un lejā. Super. Turpinām. 8 reizes ar katru kāju. Izelpā. Vēl 3. 3 muguras lejasdaļa grīdā. 3, 2. Izelpā 1 un 1. Super. Apķeram ceļus. Nedaudz atpūties. Griezīsimies uz sāniem. Ieņemsim pozīciju balstā uz elkoņa. Atvieglotajā versijā ceļgals ir pie grīdas, bet gurns ir augšā. Ja, un otra kāja ir taisna. Sarežģītāka, grūtāka versija, viena kāju priekšā otrai. Augšējā kāja ir priekšā. Atvieglotā versija laid lejā. Ja. Šeit arī ļoti skaidri ir jājūt savus trapeces stingrība. Ja. Trapece ir liels muskuls aizmugurē. Ja trapece nejūtās labi šeit turēt, tad mēs obligāti laižam kāju grīdā. Celi pie grīdas. Un mēs laidīsim gurnu uz leju un augšā. Virzība ir uz augšu. Ja. Augšā. Otra roka ir vai nu uz sānos vai arī augšā. 4, 3, 2, 1. Un nolaižam lejā gurnu, griezīsim otru pusi. Strādājam pie visas korsetes no visām pusēm. Ir balsts uz elkoņa, kāja vai nu pie zemes celītes, vai nu augšā. Viena pēdiņa otrai priekšā un augšā virzībā. Elkonis ir zem pleca un mēs izspiežam sevi prom no pleca. Ja, neiekrīt plecā. Augšā. Izelpā. Super. 4. Nabiņi ir uz iekšu un uz augšu. Iegurns ir virzībā uz priekšu. 2 un 1. Kolosāli. Pamiksēsim nedaudz. Ieņemam pozīciju balstā uz rokām un ceļiem, jeb četrāpus. Izspied sevi prom no paklaiņa, neiekrītam mugurāštā, ja mēs nopaļojam smuki iegurnīti. Pirkstgali ir pie grīdas un atceļam augšā, ceļus nolaižam. Ja, mēs atceļam tādās 2–3 cm no grīdas, nu mazliet vairāk. 3 līdz 5 cm no grīdas augšā un nolaižam. Augšā un nolaižam lejā.
turam augšā un nolaižam zemāk celt, necelt tik augstu ceļus. Augšā, 2, 3 un lejā. Vēlreiz izspied sev prom no grīdas, 1, 2, 3 un laižam lejā. Super, turpinam. 2, 3 un nolaižam lejā. Vēlreiz noturam stingra korsete, galva ir muguras turpinājums un lejā. 1, 2, 3 un lejā. Kolosāli, vēl 2 reizes, aiziet. 1, 2, 3 un lejā. Turpinām. Un 1, 2, 3. Pēdējā reize. 1, 2, 3. Un lejā. Super. Atkārtosim vēl vienu reizi sāna planku. Balstā uz ālkoņa, kāja ir viena taisni, otra ir lejā. Pie zemes, celis ir pie zemes, vai arī tad turam abas 2 kājas augšā. Rokas sānos vai augšā, un mēs nolaižam gurnu lejā un ceļam augšā. Nabiņi ir uz iekšu un uz augšu. Un izelpā. Un 4. Super. 6, 7, izelpā. 8 nolaižam lejā, griežam otru pusi. Un atceries, izelpo uz katru slodzes piegājienu. 1, mēs turam sevi taisnā asī, ja, taisnā līnijā. Atceļam gurnu, izspiežam sev prom no ālkoņa un augšā. Labi, augšā. Vēl 4, izspied sev prom no grīdas. 3, 2 un 1. Kolosāli. Apgriežamies balstā uz plaukstām un ceļiem. Un atceries, šeit tas attālums no paklāņa ir diezgan mazs. Jā, mēs neuzceļam sev pārāk augstu. Pirkstgaliņi pie zemes, iegurnis nopaļots, savākts, naba uz iekšu un uz augšu. Un mēs atceļam 3, 2, 1 un lejā. 3, 2, 1 lejā. Super. Vēl 3, 2, 1. Galva ir muguras turpinājums. 3, 2, 1. Elpo. Vajadzētu būt, ka tu jūti slodzi korsetē. Izelpā 3, 2, 1. Super. Turam stingri. 3, 2. Kolosāli pēdējā reize. 3, 2. Un noturi. Un 1. Labi. Super. Ieņemsim pozīciju balstā uz plaukstām. Planka pozīcijā. Ja tev ir sāpīgi locītavām, tad mazliet viņi var saliekt pirkstus, lai palīdzētu atbalstīt locītavas. Vai arī tad paņem atpūtas pauzītes vai paliec rokas mazliet uz priekšu, ja, lai nav pavisam zem pleciem. Balstā uz plaukstām mēs pievilksim pa diagonāli un taisni. Un vienu kāju tikai 8 reizes taisni. Ja ir nepieciešams, paņem 3 sekundes atpūtas pauzīti, ceļus pie grīdas un taisni. Kolosāli. Vēl. Un 3. Galva ir muguras turpinājums. 2. Un 1. Labi, bērna pozā. Atpūšamies. Pasmaidām un ar apaļu muguru mēs nāksim augšā un taisīsim ar otru kāju. Ieņemam pozīciju balstā. Planka pozīcijā, balstā uz plaukstām un otra kāja. Un pa diagonāli pie rokas un taisni. Diagonāli, taisnī. Vēl turam. Smuks planks. Un turam. Un 3. 2. Un 1. Labi, celīši pie grīdas. Pilnībā atslābinies. Un gulsimies atkal uz muguras. Ieņemam pozīciju. Guļus uz muguras. Mēs iespiedīsim grīdā muguras lejas daļu.
Atceļam plecus un galvu. Kājas ir saliektas. Mēs iztaisnosim un saliecot pieskaramies pretējam papēdim, ja? Un pa vienai kājai pieskaramies. Jā, mainām kājas, muguras lejasdaļa ir grīdā. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Un atpūšamies. Apķerti pleci. Ceļi. Apķeram ceļus. Nu, varam arī plecus, bet labāk būs ceļi. Pilnībā atslābināts iegurnis, korsetas zona. Un atkārtosim. Atceļam galvu, starp zodu un krūtiņu jāvar ielikt dūre, muguras lejasdaļa grīdā. Kājas ir taisnas un pa vienai. Jā, maksimāli taisnas pa vienai. Mēs pieskaramies pretējam papēdim ar pretējo roku. 10, 9, 8, super. 5, 4, 3, 2 un 1. Kolosāli. Nolaižam lejā, jūtam jau kā korsete strādā, tā vajadzētu būt. Ir iesilus, aizliekam rokas aiz galvas, kājas arī iztaisnojam un saliecot ceļus ar elkoņiem pieskaramies ceļiem. Un taisni. Super. Un vēl. Un 5. 4. Un 3. Kolosāli. 2. 1. Un iztaisnojam kārtīgi, atslābinam iegurni, atslābinam korseti. Un mēs taisīsim vēlreiz šo pašu. Aizliekam rokas aiz galvas, kājas iztaisnojam un pievelkam. Turām. Un 8, 7, 6, super, 5, turam, 4, muguras lejasdaļa grīdā, 3, 2 un 1. Super, nolaižam kājas lejā. Atcelsim kājas viegli saliektas, ja gribi tur ir taisnas, bet var arī viegli saliektas. Rokas ir gar sāniem. Un mēs atcelsim gurnus, izmantojot korseti, ja? Netaisam ar tādu inerci, bet sajūta, ka to izdara korseti. Un aiziet 8, lēni kontrolēti. Uzceļam. Un tikai viegli, ja? Tādā it kā tu gribētu aiziet svecītē, bet tomēr tu neaizies svecītē. 6, 5, super, 4, 3, 2 un 1. Un nolaižam lejā. Atslābinam kājas. Noturam un atkārtosim vēl vienu pēdējo reizi šajā korsetas treniņā. Un izelpā un aiziet augšā. 1 un 2. Labi. 3, turam, 4, vēl 5, atceļam viegli, 6, 7 un 8. Un pilnībā atslābini celīšus var uz vienu pusi, nolaist uz otru, uz vienu, kārtīgi atslābinām un uz otru. Pievelkam pie sevis. Un mazliet vēl pastiepjot kājas, vēl arī mazliet aktivizēsim korsetu. Es zinu, kas teica, ka pēdējais vingrinājums, bet šis ir vairāk arī, lai mēs pastiepjam vēl hamstringus. Un pa vienai kājai pievelkam. Pievelkam pie sevis mainot. Un 8, 7, 6. Labi. 4, 3, 2 un 1. Yes, kolosāli! Esam kārtīgi aktivizējuši savu korseti. Ja nu tu jūti, ka tu vēlies
atgriezies vēlreiz video sākumā un izpildīji vingrinājumus vēl vienreizi. Visādi citādi vēlu tev skaistu, kolosālu dienu!